Tā, esmu aizdevies ekspedīcijā uz mežu paslidot. Tagad īstībā daba ir superīgi radījis mums apstākļus, ka mēs varam baudīt slidu laukus visur, kur bija ūdens. Pirms tam bija daudz sniega, sniegs nokusa, daudz ūdens, bija aplūdes. Un meži tagad ir kā liela slidotava, interesanta ekspedīcijā. Pat citur, ja kāds vizīti projektiņu grib, brīvdienām nopelnīt pārsimt eiro, varbūt vēl vairāk, var norganizēt grupas kaut kur ar slidām, uz mežiem, uz pļavām. Un, attiecīgi, tādu ekspedīciju nodrošināt cilvēkiem būs daudz gribētājs, domāju. Tā, šajā video, par ko es gribu jums pastāstīt. Tā ir ļoti svarīga informācija, kur daudz nezinu. Viņa jums nav nodota. Tātad, es jums viņu nodotu. Mēs tagad dzīvojam pasaulē, kura jau ir notikusi transformācija. Viņa jau ir izmainījusies. Tas ir neatgriezeniski viss. Tas process ir noticis. Gribam mēs to vai negribam, ir noticis process izmaiņa. Viņa jau ir, un mēs vienkārši tagad virzamies uz to notikumu. Un tas ir kaut kas līdzīgs, kā, ja jūs esat redzējuši lēno kadru filmē, kad filmē filmas ar lēniem kadriem. Teiksim, kad lēni tur kaut kāds bumba sprākstoša ar ūdeni lido virsū sejā cilvēkam vai no augšas. Viņa jau ir, jūs redzat tajā lēnajā kadrā, kā viņa jau ir ūdens jau ir izšļakstījies. Jau redzi, ka tu cilvēkam uzsūtīs uz galvas tas ūdens tajā lēnajā palielinājumā. Cilvēka sejā tas vēl nav redzams, viņš to notikumu vēl nav piedzīvojis, tad, kad 24 kadru sekundē. Jūs skatāties, teiksim, 2 kadru sekundē vai 1 kadru sekundē vai vēl mazāk, un tad jūs redzat, kā lēnā tas viss notiek. Jūs zinat jau, tas jau ir noticis viņa, tieši tā cilvēka notikums, bet viņš viņu vēl nejūt. Varbūt sāk lēnītām jūst kaut kas nepatīkams. Līdz pēc tam tas ūdens ir pilnībā viņam iešļā, tas ir, kas sākās tas viss vētru lielā. Mēs dzīvojam tagad jau pasaulē, kur notikums jau ir noticis. Vienkārši šeit ir cita laika izpausme, mēs viņu nejūtam. Tāpēc ir tā, ka notiek tāds herņa, riņķi, notiek transformācija, notiek tā kā atbalsts, lielā notikuma atbalsts. Cilvēkiem ir jāmainās, viņiem ir jātransformējas uz šo jauno pasauli. Un notiek transformācija arī cilvēkos iekšā. Cilvēki arī lēnām mainīsies, pielāgosies jaunajai pasaulē. Tie, kas nevarēs to izdarīt, kuriem būs lielas netīrības iekšā. Tā to sauc, jā. Tie vienkārši fiziski neizturēs, emocionāli, psihiski neizturēs tos notikumus, tās sajūtas. Un, kā tas vienmēr notiek, pašlikvidēsies. Un tā. Kas tās ir par sajūtām? Kas tie par notikumiem? Kas iekšēji cilvēkiem, kas jums raksturos, lai jums būtu skaidrs? Tātad cilvēkiem jaunajā pasaulē ir savādākā uztvere, jeb analīze visa notiekošā riņķi un citu cilvēku notikumu, preču, produktu. Vairāk viņi ir intuitīva. Cilvēki tā kā vairāk sāk paļauties kaut iekšējo sajūtu. Tas viss būs tāds sākotnēji neapzināti. Vienkārši kaut kādus produktus vai pakalpojumus pēkšņi vairs negribēs lietot vai pirkt. Būs riebums par kaut kādiem cilvēkiem, no kaut kā gribēsies izvairīties. Līdz ar to biznesi, visa vide, visa iekārta, viņi arī sāk transformēties un pielāgoties tam, jo tas jau būs arī visi biznesos izteikti, kodās pārvaldības iekārtās un tā tālāk. Visur ar to saskarsies. Tas iekšā cilvēkos notiek iekšējā transformācija, kura noved pie ārējiem transformācijas procesiem un pie tā galējās pasaules, kur mēs visi ejam. Jau virzamies, jā, viņa jau ir, nākotnē jau ir radīta. Lūk, un pieņemsim uzņēmumā, jā, teiksim, uzņēmumā strādā cilvēki, kuriem iekšā daudz netīrības, nekad negatīvais. Uzņēmums cietīs dēļ tā, jo viņi to radīs savu riņķī. Uzņēmuma īpašnieks varbūt viņam viss ir kārtībā, bet viņam vajadzēs ar tiem darbiniekiem kaut kā strādāt, lai viņi atbilst jaunās pasaules principiem un strādāk tas uzņēmums vienkārši bankrotē, jo viņš neatbilst pēc ezoteriski, pēc enerģētiski neatbilst. Pat ar cilvēkiem ar pakalpojumiem. Cilvēkā iekšā ir netīrība, miskasta,
citi to sāks just, tā kā tās smaržas smaka, iedomājieties miskastē, bioloģisko atkritumu, ja, tur, teiksim, sadzīves, teiksim, kaut kāda ēdiena atliekas, tur, apelsīniņu mīzes, kādas tur, ko jūs neesat papēduši, tur krājās, sākumā nekas nesniedz, jāpēt laikam, lai sāktu smakoņu, lai baktērijas sāktu to sāēst, pārstrādāt. Un, iedomājieties, cilvēkos arī šādas miskastītes, un pagaidām nejūt neviens to, un tūlītās tas sāks visu pārstrādāties, jo transformācija jānotiek, jāiet jauno pasauli, tad visam jāpatīk miskastē. Un sāks smakonīts palikt, bet viņš nevis būs fizisks, viņš būs kaut kāds tāds psiho-informatīvajā laukā, un to var sajust. Cilvēks sāks to just, viņš sāks izvairīties. Tas, par ko es jau iepriekš esmu pārdzīvots atpakaļ jau stāstīju, kā tā būs nākotnē, un tagad tas jau ir noticis. Un mēs vienkārši tagad to sāksim novērot, kā tas piepildīsies ar vien spēcīgāk, vairāk notiks transformācijas cilvēkiem. Cilvēkos var parādīties kādas depresijas, apātijas, kaut kāda tur riktīgi gara stāvokļa maiņas, tur intereses riktīgi mainīties spēcīgi. Un nevar cilvēks saprast, kāpēc tas viss notiek. Tas notiek ar tiem iekšējiem procesiem, kuri sēž cilvēkā. Lai arī viņus izkristalizētu, lai viņus transformētu, lai viņus tā kā viņiem sastrādāt, lai cilvēks varētu pārvirzīties uz šo jauno pasauli. Tie, kuri jau ir iekšēji, jau attīrījušies, jau pielāgojušies, ja, laika gaitā pirms tam, viņiem tas būs ļoti harmoniski, vispār principā gandrīz izmaiņas nemanīs, viņi jau tādi ir, jau tādā pasaulē jau sen dzīvo, un vienkārši otrādi viņiem būs vairāk tāds pozitīvais, vairāk projektu visādi izdosies, tieši uz viņiem sāks virzīties vairāk uzmanība, viņi sāks piesaistīt uzmanību no citiem cilvēkiem, jo viņi jau redzēs, ka visi lielākā daļa jūtās sūdīgi, viņš kāpēc labi jūtās, kas tas ir, un tad pie viņiem sāks tiekties, lai mēģinātu izprast to formuliņu, jo arī gribās justies labi. Lūk tā, un notiks transformācija pārvaldības sistēmās, visi tur cilvēki arī, ja, viņa tā pārvaldības sistēmas, kāpēc viņas tādas lietas neloģiski rīkojās, neloģiski lēmumi tiek pieņemti un tā tālāk, tie arī ir transformējošo procesu sekas, tā kā nākotnes tās pasaules sekas, jo viņi parāda to, kas viņi patiesībā ir. Nāk ārā dabiski tas viss. Viņi to ne speciāli plāno, bet tas dabiski izpaužās. Jo nespēj vairs to kontrolēt, nav vairs prāts tik ļoti tajā visā. Ir jau iekšējā tā kā daba, emocionālais. Tur jau ir viņš spontāns, viņš izpaužās šādās visādās rīcībās, darbībās, visu liekas bez neloģisks un tā tālāk. Un katram sāk līst ārā tas viņa iekšējie grēciņi, kā saucamie, ar vien spēcīgāk, ja. Tas, kurš riktīgi tur spēra, zaga tur un visu šito, viņam tas izpadīsies vēl milzīgākos apjomos, tā var teikt, jāapetīs, tā kā dabiski viņš to vairs nespēs bloķēt, un tāpēc mēs to arī visu redzam. Tas ir tā kā, ir transformējušās uz priekšu, uz nākotnī tās pasaules, kur mēs ejam, ja, tur, lai viss turien atnāk. Tāda informācija. Jā, un ar to, ja jums, teiksim, redzat kaut kādus arī tos stāvokļus, to visu jāstrādā. Ja jums tas nepatīk loģiski, var arī ļauties tam procesam, jā, dabiski arī notiks attīrīšanās, transformācija. Gribat jūs to, negribat, viņa vienkārši būs, tāpēc, kā es teicu, tur ir tās notikums jau ir noticis un nevar neko izdarīt, lai kaut kā no viņa izvairītos. Pamest fizisko ķermeni var, jā. Tie, kas ļoti negribēs, tie vienkārši neizturēs to slodzi, to psihisko un pametīs viņu. Vai tas notiks ar slāpējušiem kādiem līdzekļiem, jā, kādām zālēm vai narkotiskām līdzekļiem, vai tur, nezinu, ar to arī var. Tā kā tāda informācija, jā. Un, varat iet manā mājaslapā, tur ir informācija, ko es piedāvāju, jo, man pieņemsim ar vien vairāk skaidrs mana loma, mans uzdevums vispār, kāpēc. Un arī tajā jaunajā pasaulē kāda loma uzdevums. Un arī tagad strādāju pie projektā, lai lielām masām nopietni nodrošinātu šo iespēju transformēties, attīrīt šo iekšējo miskastīti viņu, lai tas notiktu ļoti globālā līmenī. Lūk tāds video. Un skatieties, burvīgi. Es jums gribētu parādīt, ka burvīgi ir visu kaut kādu ledus riņķiņu, cik viņš ir interesants, var staigāt pētīt, daba riktīgi parūpēsies. Janvārī. Gandrīz pusi janvāri būs tāds paliņš, tāds foršs un nav sniega. Un ļoti reti, kad vispār ir pie mums tagad pēdējā laikā, kad ir tā, ka sasals visu nav sniega un var iet ledu baudīt. Tas skaistums dabā baudīt. Un tur viss kaut kas ir. Un šitā var braukāt. Tas sīčiem, trikulīgi. Ir visu kaut ko interesantu un meklēt. Kaut kāds sasausas lapiņas. Speleologi.
Viss kaut kas ir kukainīši un vēl kaut kas var būt. Oi, naba kukainīs, apties nokast rekurs. Sasaulis. Forši pasadēs visādi. Dabas skaistums, kurš ir tagad, viņš pēc tam pazudīs. Dabā tā viss ir, lai saprastu cilvēks, ka viss ir aizējošs. Bērni var apskatīties, kā viņš paliks. Paskatīties, cik skaisti. Visas faktoriņas iesams. Super. Skaties, kāds te tāds efekts. Lūk, un paskatieties, kādu plašumu. Te var iet, gar upīti kaut kādu maziņu. Viss ir aplūdes. Un var staigāt pa mežu, slidināties, vērot, baudīt. Galvenais silti apģērties, cimdus pāris paņemt līdzi, liekas termosiņu ar spēņu paņemt līdzi, maizītes, zeķa pāri, ja nu kāds iekrīt, gadījumā kaut kur tā, maiņas atpaustams, ja iedies ar bērniem dodaties. Un tas ir zāle. Nu, kaisīgi, vai ne? Daba, bildes. Dabas vēl pēc bildes. Pasaka. Lūk tāds video. Pagriezīsimies tā, lai man redzēt. Nu, ko? Tā kā baudam janvārī. Kaisīgos dabas apstākļus. Uzlādējamies no dabas, un ka viss ir radīts, lai mēs varam baudīt to visu pasākumu un pozitīvos mirkļus, enerģijas ķert un sargiet sevi savus ros. Mums bija Alans, un tiekamies manas nākamais video. Pierakstieties kanālam, komentējiet, telegramā pierakstieties obligāti. Tur mēs visu kaut ko citu dodu lieku nekā šeit video YouTube'ā vai Facebookā. Un mēs visu labi. Tā.